Nu, Ruta Baltraite. Esmu draudzē 30 gadus. Ienācu draudzē nejauši svētkos, Ziemassvētkos atnācu, sāku dzīvot Ogrē un vienkārši atnācu uz Ziemassvētkiem baznīcā. Un tā es sāku nākt uz baznīcu. Un vēl bija mācītājs Ābelīte, 89. viņš Sarmīt no 90. gada, nu tad vēlāk Sarmīti jau bija. Nu, tā. Nu, un kalpoja visu laiku arī draudzē, jā. Diezgan daudz visādi pienākumu bija, ka varēja. Tad jau man bija 50 gadi, es vēl jauns cilvēks faktiski bija, kad ienācu draudzē. Nu, Ogres draudzē, tāpēc, ka es te sāku dzīvot Ogrē, un tāpēc, un tajā laikā ļoti daudz nāca, sākās atmoda, un baznīca bija tik pilna katru svētdienu, kā gandrīz Ziemassvētku dievkalpojumā. Nu, un Liepiņa kungs, kas toreiz bija draudzes priekšnieks, Imants Liepiņš, viņš man vienkārši uzrunāja, redzēja, ka es nāku, un nu, tādus pienākumiņus viņš man tur uzticēja. Un visu to, ko es jau neko nezināju, ka ienāc, es neko nezināju, kā notiek, nu, tas viss, kas baznīcā notiek. Nu, un tā viņš man daudz ko iemācīja, pamācīja, kā altārs jāklāj, kā tur tās krāsas jāmaina, kad ir, un visu un tā, vai ne? Nu, un tā es sāku darboties, un vēl līdz šai dienai vēl kaut ko daru. Kā es varu pateikt, 80. gados es vairs neatceros, bet tur mācītāji mainījās. Tad jau man draudzības mums nebija ne ar kādiem. Aizgāja tikai, un tad sākam ar 90. gadu sākumā. Tad tur radās viss sievas pazīstams un tie, un tā sākam 90. gadu sākumā vēl pat mācītāji brauc no Sesavas baznīcas. Bija Perbaks, tas Visvalds Perbaks, viņa bija 3 mācītāji Perbaki. Tad, kad Sarmīte parādījās, ka es gribēju aiziet prom, ieraudzīt, ka viņa ienāk pa lieldienām pavasarī, nu kā lieldienas. Paņēma pušķīti, nu vienkārši gāju uz baznīcu lieldienās. Tad bija 90. gadu sākumā, kad Sarmīte sāk kalpot. Dažas tantiņas priekšā sēž ar, lakatiņu, nu parastās, jaunāks tagad, kā es esmu jaunāks, tur priekšējos solos, es tepat pie staba te aizsēdos, un iznāk tā mācītāja sieviete. Es gribēju iziet ārā. Sieviete ienāk, bet tik tukša baznīca, ka kauns celties un iet ārā bija. Nosēdēja līdz beigām. Noskatījos tantiņas, viss tur sabučojās, sarunājās, viss viņas jau pazīstam tajā laikā. Nu, tā bija tā ektīgā reize, kad es sāku iet tad ritī. Iešu projām, man oliņas ir, domāju, kāda pazīstam būs, un zilās puķītes no dārza skarviņas. Jā, tā Sarmīte visiem iet un visu sveic to Kristus augšām cēlies, un es tā pie tā staba stāvēju, tā sāk runāties, un viņa arī teica, viņai to oliņu iedeva, un tās puķītes, un tā es sāku iet. Un pat no Ikšķeles zinu onkuļi, kur daudz vecāki pa manību, viņi negāja uz Ikšķelē, tad vēl nebija baznīca īstā, tad viņi klubā. Un kluba tur viņš to altāru glezno lika, tas Pērmenders saucamais. Uzlika altārs glezno, bet pats steidzās uz Ogres baznīcu. Jā, pie Sarmītes, ka viņam patīk, kad Sarmīte nāk ārā uzreiz, tad pagriežās pret altāru un tad tik iet iekšā. Nu, un tā mūsu sievas arī, ko mēs gājam uz talkām, tās visas iemīļoja, pat Sarmīte pie manis 2 reizes bija pie galda, kuras taisīja, un tā ir arī taisīja galdu. Draudzē es esmu no 1997. gada, tas ir 23 gadus. Draudzēs ienākšana man bija tāda ļoti interesanta.
man uzaicināja vadāt uz dievkalpojumiem mācītāju, faktiski emeritus, bīskapa emeritus, arhibīskapa emeritus Jāni, Ēriku Mesteru. Un es viņu kaut kur vairāk kā gadu vadāju, un līdz ar to es arī baznīcā ienācu. Un ienācu tā, teiksim, nekāda lielais pārsteigums tur nebija, jo vedot arhibīskapu, jau es tiku sagatavots ienākšanai baznīcā, un drīz arī pēc tam, pēc manas ienākšanas baznīcā, arī mani iesvētīja, un arī kā iesvētīja, un iesvētīja arī pērmindera amatā. Es sāku kalpot kā pērminders pie durvīm, arhibīskapa emeritus Ērika Mestera laikā, un tad, kad sāk kalpot mācītājs Modris Ivāns, tad viņš uznaicina arī kalpot kā pērminders pie altāra. Un līdz tam lasījumus nelasīja pērminderi. Un mācītājs Modris jau bieži teica, viņš saka, jums būs jālasa lasījumi dievkalpojumos. Un vienu svētdienu viņš atnāk, viņš saka tā, Jāni, šodien tu lasīsi. Tas bija tāds diezgan liels pārsteigums, uztraukums, protams. Dabīgi no sākuma pirmo reizi jau tā lasīšana arī kā uztraukums tomēr bija un viss. Bet, kā redzat, jau tagad jau ir tas pēc pierasts un viss aiziet normāli. Tā kā es esmu priecīgs, kad es esmu šajā baznīcā, kad es varu kalpot. Un paldies Dievam, paldies arī tiem cilvēkiem, kas mani ievadīja šajā baznīcā. Mani sauc Inguna Rubina. Šajā draudzē es ienācu 1997. gada 30. novembrī, kad bija manas kristības un iesvētības. Pirms tam izejot iesvētas kursu, kurš, kā izrādījās, bija pirmais iesvētas kurs mācītājiem, tobrīd vēl palīgi mācītājiem Modrim Ivānam. Jā, baigi daudz laika jau pagājis par to ienākšanu. Es zinu, ka tas tā kā ļoti traucos, man viss bija tā savādāk. Kā un ko darīt un kā sajusties, bet viens cilvēks, no kura es sajustu tādu brīnišķīgu atbalstu, bija Evalds Rūsiņš, kurš kādreiz bija arī bijis draudzes priekšnieks, bet es viņu satiku korī, jo diezgan ātri no lejas mani uzaicināja uz otro stāvu uz kori, paaugstināja. Un Evalds tolaik ar kundzi dziedāja korī, un viņš bija tik viesmīlīgs, laikam tā to teikt, un pilnīgi man svešam cilvēkam, tikko kā iesvētīt un izrādīt tādu ļoti lielu mīlestību, un jā, Evaldas ļoti spilgti atceros. Un patiesībā, laikam, pēc tam tā īstākā uzņemšana, laikam, bija tad, kad sākās alfa kursa mūsu draudzē. Pa vidu man bija 7 gadi Rīgā Baltijā baznīcā, bet atgriežoties, kad Modris uzrunāja iesaistīties alfas komandā, es varu teikt, ka tā bija tāda otrā patiesā ienākšana draudzē, un es esmu iemantojis daudz draugu šeit, kurus no kur citur es nebūtu satikusi. Par to es esmu kungam visvairāk pateicīga. Es mīlu cilvēkus mūsu draudzē, baigi foršie viņi ir visi. Gan tie, ko es labāk pazīstu, gan tie, ar kuriem iepazīšanās man vēl tikai priekšā. Man ļoti patīk, ka kļūst ar vien vairāk bērnu. Vispār. Mums ir forša draudzē, man gribas, lai tās foršās lietas iet plašumā, un varbūt tas, kas nav tik forši, kur mums ir vēl ko augt, ka mēs paši to ieraugām un atmetam. Lai kungs ir tas, kurš vada mūsu draudzē. Es gaiši tā atceros, jā. Mani šeit ieteica viena no māsām. Man vienkārši vajadzēja spēku. Es biju arī ar veselības problēmām, un lai rastu šeit spēku. Tas kungs jau man uzrunāja vairāk, bet atveda vienu no māsām, kas ilgus gadus kalpoja draudzē, un grāmatgaldātāja ir Ilze Germani.
Tā es visu mūžu viņai arī esmu pateicīga, jo šeit es gūstu spēku, pat galvenais mieru, drošību un arī pienākumu. Kaut ko iet un kalpot ar to, ko nu es varu dot, cik es varu. Jo mani devīze ir tāļāk nest to kunga vārdu, lai katram vienam, kam ir vajadzīgs, atgūt spēkus un ticību vispirms jau pašiem sev, un tad tam līdz galam noticētu. Un pats galvenais jau, kad man arī es jūtu šeit tādu pretī, tās ir otrās mājas, kad ir cilvēki, kad ir māsas, brāļi, tādā ticības, tīri no visa tā, kas pasaulē tik ļoti bāž virsū no visām pusēm. Pats galvenais tas, lai lielākā vēlēšanās, lai katrs atrastu to kungu un sevišķi, kā tas ir visgrūtāk pie saviem tuviem mīļiem. Bet, tas ir mūsu pienākums, ja mēs esam šeit ar to, kad gūstam spēku un viss, kad ir jāiet un jāevanģelizē. Tas vārds jānes ir tāļāk. Pateicībā tam kungam par visu. Arī par šodienu un par katru dienu, ja mēs varam to saprast, ka bez viņa mēs tiešām neniekam nevaram. Es biju kristīta kā svēts kara laikā aucē. Tad es izgāju iesvētības mācības, un man ļoti uzrunāja mācītājs Modris Ivans. Un es arī aktīvi sāku iesaistīties draudzes kalpošanā. Pēc iesvētījos 99. gada 12. decembrī. To es ļoti labi atceros, kā otro dzimšanas dienu savu. Un tad es sāku kalpot, toreiz bija 3 draudzēm, baptistu, luterāņu un adventistu draudzēm, uzticības tālrunis. Es iesaistījos uzticības tālruņu kalpošanā. Kāds 3 gadus tā kalpošana bija, gan bija telpās, dežurējām pa naktīm, gan beigās pieslēdza mājas telefonu. Dežurējām pa telefonu. Tad mācītājs mani pierunāja, jo vajadzēja draudzē revidentu. Mācītājs man pierunāja atnākt kā revidentam. Tad es nokalpoju kā revidents, un 2009. gadā es sāku kalpot kā kaseras grāmatvedis, kur kalpoju vēl līdz šai dienai. Es ļoti gribēju atteikties, jo man jau ir pilni 80 gadi, bet piekritu vēl vienu pēdējo sasaukumu nokalpot. Es esmu ļoti laimīga un priecīga, ka draudzē darbojās tagad arī jauni, aktīvi cilvēki. Un cerams, ka uz priekšu arī tie paliks vecāki un draudze tiks sasaistīta un kopīgi pastāvēs ļoti ilgi, jo es esmu dzimusi Odremītē. Man ļoti tomēr ir no svara šī Ogres draudze, tāpat kā Latvijas valsts, tā arī Ogres draudze. Mani sauc Ilga Zaķīte. Mani sauc Brunāls Zaķītis. Draudzē esam no 2002. gada.
2002. gadā mums nebija nekāda tāda īpaša iemesla, ne bēdas, ne kaut kādas nelaimes. Vienkārši mēs sapratām, ka mums gribās aiziet uz baznīcu. 2002. gada 6. janvārī mēs atnācām uz dievkalpojumu. Tā izrādījās zvaigznes diena. Mums ļoti brīnišķīgi uzņēma draudzē, ienesa klāt dziesmu grāmatu, pastāstīja, kur ir dziesmu numuri un kur sameklēt dziesmas, un mums ļoti patīk šī uzņemšana. Tam redzējām arī vienu otru pazīstam, un tā mēs kā ienācām, tā arī palikām līdz šai dienai. Un man un arī ilgu vēlāk mūsu mācītājs Modrs uzrunāja un aicināja kalpošanās. Faktiski jau pēc gadus sāku kalpot vispirms es, pēc tam arī Ilga piebiedrojās. Es kalpoju kā pērminders. Ilga vēlāk arī bija man padomē, Ilga dāmu komitē vadīja, es tāpat par pērminderiem. Vienu brīdi iesākumā bijām arī Alfas apmācībā. Tā mēs visu laiku kalpojam. Priecājamies par draudzi, brīnišķīga draudze, brīnišķīgi cilvēki. Jūtamies ļoti labi. Īpaši jau no sākuma mēs ļoti bieži jūtam arī Dievu pieskārienu, Dievu svētību. Pašā sākumā bija, kad Ilgā bija problēmas ar muguru, un viņa aizved nestojas uz slimnīcu un pateica, ka viņa praktiski ļoti maz izredzes, 50/50, un vairāk gan deva, ka nestaigās vairāk, ka būs ratiņos. Es jau sāku skraidīt apkārt un meklēt, kur operāciju taisīt. Mūsu mācītājs Modrs teica, palūksim. Tā mēs palūdzām, un 3. dienā es aizēju slimnīcu pie Ilgas, un man atpakaļ gala pretī. Bez kādām operācijām, bez kādām problēmām. Tādas brīnišķīgas lietas notiek dzīvē, katra cilvēka dzīvē, kas meklē Dievu. Īpaši jau sākumā šie pieskārieni ļoti bieži jūtam. Mēs katrā ziņā esam ļoti priecīgi, varam būt draudzē, varam būt Dieva bērnu kopā, ka varam pazīt Jēzu Kristu, un mēs zinām, ka arī viņš mūs pazīs. Mēs visiem vēlam mūsu draudzē Dieva svētību un Dieva žēlastību un Dieva mīlestību. Mani sauc Guna, un es pat nezinu, 6 gadus laikam draudzē. Bet principā es atnācu līdz meitai pieteikt tā kā mazbērnus kristīt, un mēs ienācām pa vārtiem šeit. Modrs kaut ko, manuprāt, metināja ar Jāni. Un mēs prasām, kur ir mācītājs. Modrs mums skatās, es esmu mācītājs. Līdz ar to mums ienācām kā mājās, kā ģimenē. Un tā mēs esam palikuši. Vienkārši sanāca tā, ka bija pārsteigums, ka mācītājs ņem un strādā. Viņš vienkārši ņem un dara lietas, ko dara tā kā mājās darīt. Jūtos kā ģimenē, kā mājās. Vēl kaut ko? Tu atceries kaut kādas, kā tu sapazinies tiem draudzes cilvēkiem, vairāk iepazini, un kāds tev iespējas bija par draudzes cilvēkiem? Es ienācu caur Alfu. Mana priekšstat par draudzi ir caur Alfu. Un līdz ar to es vēl joprojām, jebkurā slavēšanas grupā meklēju Ingunu un Paulu. Man tās pirmās sajūtas pie slavēšanas vienmēr asociējās ar viņiem, un tās citas slavēšanas man nav īsti slavēšanas, ja godīgi. Bet nu jau iet bišķiņ labāk, bet tas pirmais moments bija, ja nav Pauls kaut kur fonā, tad man nav slavēšana. Un Inguna pats par sevi. Jā, tas ienāca caur Alfu un caur kā ģimenē, kā tas tāds. Jā, protams, ka sajūta pa gadiem mainās, ir visādi. Es esmu arī prom gribējusi bēgt un skriešu uz visām 4 debes pusēm. Nevajag man nekādu draudzi, nevajag man šito, nevajag man to, bet apdomājot,
Kristus, nevis tik izteikti pie cilvēkiem, bet pie Kristus, un Kristus mums visus vieno, un forši, ka mēs esam dažādi. Man sauc Sandrs Kalvišs. Es esmu Agnes Kalvišs, mēs esam Kalvišu ģimene. Mēs draudzē esam 6 gadi. Ap 6 gadiem. 6 gadi. Mēs ienācām draudzē caur Alfu. Sākumā tā kā varbūt bija tāda nedrošība vai kā, bet Alfas komanda mums ļoti rūpējās, iedrošināja. Es spilgti ļoti atceros Ingūnu. Pastāst par to, ko tu gribēji. Jā, un tas, kad kā mēs draudzē ienācām, ļoti labi. Mēs bijām nesen ienākuši Ogres pilsētā, pārcēlāmies uz Ogri, un mums bija maz pazīstami cilvēki šeit. Ienākot draudzē, viņi kļuva pēkšņi ļoti daudz. Tā kaut kā. Un Agnes arī bieži vien saka, pasties, cik liekas, cerēs tādu sajūtu, kad liekas, kad mēs šeit esam visu mūžu dzīvojuši, jo tik daudz draugi parādījušies pilsētā. Brīžiem ir tā, ka iet mums attiec 1, 2, 3, 4 no draudzes, un tāda sajūta, ļoti vienkārši fantastiska sajūta. Jā, bez draudzes tas noteikti nebūtu iespējams, pilnīgi nē. Tad mēs droši vien tie, kas uz ielas dzīvojam šeit un tā no darba, no bērndārza skolas kaut kur varbūt pazītu, bet tik ļoti daudz, cik mēs šobrīd esam pazīstam Ogrē. To mums ir tikai draudzes sniegusi. Tā. Bet, jā, man liekas, ka ienākt draudzē caur Alfu, tas ir viens no tādiem labākajiem veidiem. Bet tad tu uzreiz iepazīsti visu to, lielu daļu no draudzes. Saka, jā. Jā, tieši tā. Sāc ar to, kā tevi sauc un cik gadus tu esi, jā? Mans vārds ir Mārtiņš Kalējs. Esmu šeit draudzē 3 gadus. No tātad 2017. gada oktobra, kad arhibīskaps mani norīkoja uz Ogri. Un es atceros, kad es pirmo reizi atbraucu uz dievkalpojumu šeit vakarā. Mācītāji Modra aicināts un satikos ar draudzes padomu pēc tam. Tas, kas man pārsteidz, bija tas, cik cilvēki ir atvērti un cik cilvēki ir sirsnīgi. Un varēja just, ka viņi ir atvērtām sirdīm sagaida. Un tas arī raksturo principā visu šo draudzi. Un es teiktu arī Ogres iedzīvotājs. Cilvēki ir izpalīdzīgāki, atvērtāki nekā es pirms tam biju piedzīvojis kur citur. Un tas man bija tāds ļoti... Es braucu uz Ogri ar bažām, kā nu būs. Visu dzīvi pieredzi dzīvot Rīgā, lielpilsētā, bet atbrauc un saka, žēl, kā ātrāk man uz šeit neatsūtīja. Tiešām man ir vislabākās un pozitīvākās atmiņas gan par pirmo tikšanos, gan arī vēlāk draudzes iepazīstot. Es sapratu, ka cilvēks sirds ir atvērts Dievam, atvērts cits citam, un tas man šķiet ir pats galvenais.